Vasaras ekspedīcija Pāvilosts apkārtnē notiek starptautiskās jauniešu pašizaugsmes programmas Avardi ietvaros. Tajā ir iesaistīti vairāk nekā 6 miljoni jauniešu no 200 pasaules valstīm. Jau no pirmās ekspedīcijas dienas jauniešiem jāplāno savu ēdienu karte un jāgatavo ēdienas uz pašu veidotiem pavardiem. Mūsu mērķis ir, lai viņi sagatavotu paši sevi dzīvei. Tāpēc, ka ēst vārīšana ir ļoti būtisks elements, lai cilvēks būtu patstāvīgs. Un ekspedīcijas skola māca cilvēkam patstāvīgi rūpēties gan par savām drēbēm, gan par savu mītni, gan par savu pavardu un gan par savu ēdienu. Sanžina no Indijas ir pirmā drosmīgā meitene no savas grupas, kura piesakās kazas slaukšanai. Turklāt tas viņai padodas jau pirmajās minūtēs. Es esmu sajūsmināta, jo pirmo reizi savā mūžā slaucu kāzu. Piens garšo savādāk. Viņai ļoti labi sanāca. Viņa no sākuma nevarēja tā kā dabūt to pienu, bet pēc tam viņai ļoti ātri tā kā sanāca un izdevās, un viss bija ļoti lieliski, jā. Un tāpēc arī mēs runājam par to, ka viņai ir dabisks talants, jo viņa tik ātri to apguva. Oh. No! Yes! Good. How it is? Good. Oh! That's good. Thank you. Vienlaicīgi kazas slaukšanai jauniešiem jāpagatavo sieras, izmantojot latviešu tradicionālās metodes. Ar lielu aizrautību un interesi ekspedīcijas dalībnieki liekot lietā pienmašīnu, kas joprojām tiek izmantota nevienā lauku sētā, atkrajo pienu. Mācēju pats sastēlēt, jo esmu to daru katru dienu, kā nekā dzīvoju laukos netālu no šejienes īstenībā. Un jā, foršāk ir, kad parunāties ar ārzemniekiem angļu valodā. Var iemācīties ļoti labu angļu valodu, jā, praktizēties. Ļoti forši cilvēki ir, gan indieši, gan jordāņi, ļoti jautri, atvērti. Mēs mācījāmies viņu valodu, viņi mācījās mūsu. Tā, man ļoti patīk īstenībā pagaidām. Jaunieši dosies arī 2 dienu 30 km garā ekspedīcijā cauri mežiem uz jūru, kur plāno arī nakšņot. Tā būs iespēja viņiem apgūt prasmes, darboties grupā un palīdzēt cīnīties ar grūtībām. Ingo Zoģirds Garconis, TV Kurzeme. Wow.